Tas konflikts, es saprotu, briest jau ilgāku laiku. Jā, protams, viņš jau ir, mēs jau esam iepriekš vākuši parakstu par to, lai atbrīvotu vadību. Tie paraksti tika savākti no visiem uzņēmējiem, praktiski visa tirgus kopā ar rūpniecības preču pusi. Un vadība neņem to galvā. Piemēram, tas mans iesniegums, viņš vēl ar vienu ir pilsētas domē, kaut kur nolikts un nav nācis gaismā. Tagad esot beidzot izsūtīt laikam deputātiem izskatīšanai, bet tas ir vairāk kā mēnesis atpakaļ. Tā kā viss tiek kaut kā neskapēc. Jā. Tas vilks. Ir ar vadības ziņu, tas jau nav tirgus vadība, tā ir visa mūsu Cēsu novada vadība, kuru mērķis ir tirgu uztaisīt reformu, bet mums ir tāda sajūta, ka viņš tiek nevis attīstīts, bet iznīcināts. Mums ir tagad pagaidu vienošanās, vakardien mēs šeit sēdējām vairākas stundas un vienojāmies par to, ka mums tagad uz mēnesi tiek pagarināts vecais līgums ar veciem nosacījumiem, un mēneša laikā mums jāvienojas par jaunā līguma nosacījumiem. Mēs par 10 gadiem pirmo reizi nestrādājam. Tas ir 10 gadus mēs jau esam tirgū, un tas ir pirmās 2 dienas, kad mēs neesam izgājuši darbā. Kā tu redzi, kādai vajadzētu būt šai te jaunai vienošanās starp tirgu un tiem, kas vēlas šeit veikt tirdzniecību? Mums arī būtu kaut kādi, argumenti, jā? Ne argumenti, bet, piemēram, bija tāds gadījums, ka pagājušajā nedēļā mums negāja 3 dienas internets. Atnāca cilvēki, protams, pieraduši, kad ir karš aparāts, viss darbojās. Vadība 3 dienas sataisīja beidzot to internetu, bet mums jau nav nekādas atlaides par to, ka vadības dēļ mums ir 3 dienas ir daudz klientu aizgājuši, dēļ tā, ka negāja karš aparāts. Kas vispār ir Cēsu tirgus? Mēs atceramies, pirms 30 gadiem bija citā vietā, tirgus laukumā. Lielais tirgus tagad ir šeit pie stacijas, tātad tas angārs, kas tika uzbūvēts. Šeit tad ir ienākot iekšā, te ir pārtiks produkti, un tur tālāk ir rūpniecība. Jā, rūpniecība, saimniecības preces, jā. Jā, bet tagad pēc jaunās vadības rūpniecība tiks izlikt ārā. Saglabāsies tikai pa perimetru, vidus tiks viss izlikts uz veco tirgu. Tad uz turieni? Jā, uz turieni. 10 uzņēmēji tiks izlikt uz turieni, un šeit būs kafejnīca. Apbrīnojamā kārtā Cēsīs ir maz kafejnīca, un tirgus būs tā vieta, kur tagad vajag kafejnīcu, un braukšot turisti un nākšot uz tirgus kafejnīcu.